Labdien, mani sauc Andrejs, un es mācos 22. vidusskolā. Tāpat arī manas komandas biedri Anastasija, labā roka, un Anna, labdien, kreisā roka. Un tāpat arī mums palīdzēja ar video Anastasija Šumova. Labdien! Un mūsu komandu sauc Kavaiki! Piedalās Ventspilē izaicinājumās, tātad 2016. Tas ir konkurss, kurā vajag uztaisīt video par vienu skolas problēmu un kā viņu atrisināt ļoti detāliski ar kompjuteru tehnoloģijām. Tātad mūsu problēma ir saistīta ar skapjiem. Pagājis tikai mēnesis, bet jau apmēram 13 cilvēki salauzuši savu skapja atslēgu. Un daži pazaudējuši savu atslēgu, un daži vienkārši nelieto skapju. Daži neapģērb maiņas apavus, un daži neaizver savu skapju. Tad, ko ar to darīt? Mums ir risinājums samainīt mehāniskās atslēgas uz elektroniskām. Piemēram, Atnāk skolēns, pieliek katronu pie speciālā aparātiņa un atverās viņa skapītis, tāpat arī aizvarās. Kādas problēmas ir šajā risinājumā? Pirmā problēma. Kas būs, ja elektrība pazudīs? Mums ir risinājums pielikt vēl APC sistēmu. Tas ir akumulators, kurš pietiks uz vienu dienu, ja pazudīs elektrība. Kas būs, ja skolēns pazaudēs etalonu? Здравствуйте. Я забыл свой талон, что мне надо делать? Pateic savu lūdzu kompjutera kods. 9460. Jā. Kādu klasu tu māci? Skatīties, jā, numurs. Второй А, Б11. Tad skapītu atvērt un aizvērt no 12 metriem. Ej. Paldies. Un tātad finanses. Cik tas viss maksās? Finansi, materiāli. Bezvadu RFID nolasītājs 25 eiro gabalā. Vadības bloks 215 eiro gabalā. APC akumulators 170 eiro gabalā. Tas ir tas akumulators, par ko es stāstīju. Elektromagnēti 10 eiro gabalā. Vats 22 centimetrā. Penāļi 40 centimetrā un 10% rezervei. Uzstādīšana atnāk elektriks un uzstāda RFID nolasītāju 15 eiro gabalā, 100 eiro gabalā vadīšanas bloku, 25 eiro gabalā APC, 5 eiro gabalā elektromagnēti, 30 centimetrā vats, paneļi 25 centimetrā un pārējie materiāli. Tātad, viss kopā materiāli maksā 25 457 eiro un 90 centi. Un uzstādīšana viss kopā tas maksā 77 829 eiro un 55 centi. Viss tas kopā maksā 104 753 eiro un 78 centi. Tas vēl plus 17%, par ko es stāstīju. Viss.